Labdien visiem, mani sauc Velta. Ļoti bieži ir dzirdēts šāds apgalvojums, ka mūsdienās adīt sev džemperi, jaku vai pat kleitu nesot galīgi izdevīgi, jo dzīve ir dārga un mūsu laiks arī galu galā ir nauda. Veikalos jau lētāk ir nopirkt jau gatavu ar mašīnu adītu džemperi, jaku vai kleitu. Un tā šodien nolēmu doties uz tirdzniecības centru Origo un apskatīties, kādus džemperus, jakas vai kleitus mēs varam nopirkt. Mani konkrēti interesēja mans izmērs XL un, protams, cik tad tas maksā. Un tā aicinu jūs kopā ar mani apmeklēt tirdzniecības centru Origo.
Un tā, mans secinājums par šodien redzētajiem džemperiem veikalos. Ja izmēram M un S ir vēl izvēles iespējas, tad manam izmēram XL praktiski nekādas izvēles iespējas nav, ļoti neinteresanti modeļi, un visiem džemperiem dzīs sastāvā bija poliesters, poliakrils, vismaz 70%, tikai vienam Lindex džemperim bija kokvilna un vilnas sastāvā. Un šis džempers jau ir mans pašs sadītais džempers. Džemper radīja no dzīs drops Belle. Dzīs sastāvs ir kokvilna, lins un viskoze, un džempera pašizmaksa bija 22 eiro. Tātad šodien veikalos redzētie džemperi bija ar sliktāku dzīs sastāvu un dārgāk nekā mans pašs sadītais džempers. Nu, un tātad kāds ir secinājums, tomēr adīt pašām ir tomēr lētāk, un mēs varam adīt tādas modeļas, kādas veikalā mēs, protams, iegādāties nevaram. Šeit jau jūs redzēt mans adītās jakas. Šis ir vasaras džempers, arī dzīs sastāvā bija kokvilna un viskoze. Šis ir džempers, kur dzīs sastāvs ir 50% vilna un 50% akrils. Un tā es turpinu adīt savu melno džemperi. Un šodien paldies jums par to, ka noskatījāties manu video. Un tiekamies jau kādu citu reizi.